Es esmu Valsts aizsardzības dienesta karavīrs Aleksis Steļnovs. Es esmu Valsts aizsardzības dienesta karavīrs Aleksis Gaurs. Pamata apmācības periodā brīvā laika bija ļoti maz. Kā rīts sākās, tā principā nodarbības, teorijas, kaut kāda eksāmena vai tam līdzīgi bija no paša rīta līdz pašam vakaram. Un brīvais laiks tad sākās tikai ap 9:00 pēc vakara jundas. Pamata apmācības laikā bija skarbi. Paņem to savu telefonu savos 9:00 vakarā, ieej dušā, nomazgājies, visu izdari, tev paliek 10 minūtes un pēc 10 minūtēm jau ir jānoliek telefons atpakaļ. Tā kā principā viņu varēja arī nemaz neņemt. Šobrīd pēc pamata apmācības jau nedaudz vairāk tā brīvā laika, līdz ar to arī tie telefoni tiek agrāk iedoti. Un tagad tas laiks parādījies. Es atcerēšos uz visu laiku. Mūsu pēdējais mešs tagad pamata apmācības noslēgumā. Labi. Iesim pārgājienā, uzdevums. Mums bija noteikta bāze, mēs tur 7 dienas bijām, teltis, viss kā vajag. Un saka, labs ir, nākamajā rītā mēs kustamies ārā uz jaunu vietu, tur būs zem pančo jāpaguļ un tā tālāk. Pa gaisu, kā tur teica, 5 kilometri, nekas tāds, it kā. Bet uz muguras 3 dienieci un pēdējais maršs bija ar 17 kilogramiem. Un caur purvu, caur pilnīgi visu, kas tur ir, jāiet. Un nav variantu. Un vēl pa vidām kontakti ar instruktoriem. Jāizvairās ir no six-wheeleriem, hiluksiem, un viņi vēl pa tevi šauj, meklē. Bet, līdz galam nogājām, izturējām. Kā nu kurais, bet, sagāja. Un otrs periods, es domāju, bija kaujas granātas mešana. Es jau kā mazs piromāns, tad man tas tiešām patika. Es gribētu teikt, ka vispār kā instruktori kā tādi, es pat teiktu, ka mums ir ļoti paveicies, jo instruktori gan bija profesionāli, gan arī spēja piedzīt mums to disciplīnu, kas bija vajadzīga. Šobrīd es biju plānojis atsākt mācības augstskolā, un es domāju, tā arī es turpināšu. Augstskola, protams, tas ir primāri, bet realistiski es vēl nezinu.